Šonakt piedzīvoju pirmo zemestrīci savā dzīvē. Mums bija 5,2 balvas stipra zemestrīce. Balkoni sabrukuši ir, mašīnas bojātas, asfalts saplēsājuši. Ja, to arī jūs variet redzēt fotogrāfijās. Ja. Ir nopietni daudz bojājumi izdarīti gan cilvēkiem, gan pašvaldībām. Un tiešām bija stipra zemestrīce. Es nebiju pašā epicentrā. Manā pilsētā Lojā, teiksim, bija tādas atzeres vairāk jūtamas, bet tiešām bija bailīgi, ja, un teiksim, visa zeme trīcēja. Tad pirmo reizi jūtu, ka zem kājām pilnīgi drep visa grīda mājā, visi apmetumi krita no mājas, ja. Jā, glāzes visas šķindēja, trauki, ja. Tā kā, bija tā, un tādā brīdī galvenais, ka bija arī pērkons, ja? Tas radīja papildus efektu, tā kā filmās, ja? Es kādreiz filmās biju tikai to redzējis, ja? Un bija pērkons, zemestrīce, ja? Un vēl lietus lija, lietus arī augustā nekad šeit nav, vismaz manā laikā nav bijis, ja? Un, teiksim, jā, sajūta bija tāda ļoti nepatīkama, ja? Bet tie, kas bija epicentrā, ja? Mazliet tālāk no Lojas, tur ir tiešām balkoni sabrukuši, kā jūs redziet, un mājas iebrukušas, un pilnīgi asfalts vaļā atvērties, tā kā bija nopietna zemestrīce, un mums izsludināta tagad trauksmes situācija šeit ir Andalūzijā. Nekāpt uz balkoniem mums nekur, ja? Un nekur neiet zem kaut kādām nojumēm. Tā kā, jā, neviens neizslēdz, ka būs kaut kas tālāk grūdieni, jā, tā kā šeit visi ir ļoti uztraukušies, un arī mana mājā tiešām ir ļoti daudzās vietās. Es tagad apskatījos, ir apmetums nokritis, vai ne, un ir bojātas mazliet sienas, nav forši, jā, bet, citiem cilvēkiem tiešām ir nopietnāk. Visas fasādes pilnīgi nobirušas, jā, mašīnas uz mašīnām balkoni sakrituši, jā, un glābšanas dienesti likvidē sekas tagad, un arī, protams, ir kaujas gatavībā, ja atkal kaut kas drīzumā notiek.